Forši, ka esat pieslēgušies, paklausīties par Travel Advantage platformu. Mēs tagad parādīsim platformu, kāda viņa izskatās mums no iekšpuses. Tātad te ir redzama platforma no tā kā mēs savā kabinetā viņu redzam. Praktiski tā ir gan aplikācijā, gan mobilajā aplikācijā. Jūs to varat lietot savā telefonā. Es parasti man patīk kompjuterā, tad man no kompjutera. Bet principā tā tad mēs jums esam stāstījuši, ka šeit uz šīs te platformas jūs varat nopirkt absolūtu visu priekšceļošanas vajadzībām. Te ir gan viesnīcas, gan lidmašīnu biļetes, gan automašīnu nomas, gan transferi, gan kruīzi. Īstenībā par izdevīgākām cenām nekā kruīzu kompānijās. Life experience par viņiem mēs kā reiz šodien runāsim. Lifestyle malls. Par to kādreiz mēs arī atsevišķi parunāsim. Kurorti, zemes transports, vilciens un autobusu starptautiskās biļetes, aktivitātes dažādas, ekskursijas, dzīvokļi, teiksim, tas ir līdzīgs tā kā Airbnb, tikets, tātad tie ir uz koncertiem, pasākumiem biļetes, flash deals, tie ir arī, nu, nevis lāsta minūte, bet ļoti izdevīgie piedāvājumi un kluba piedāvājumi. Par viņiem mēs noteikti arī atsevišķi pastāstīsim. Šodien tātad mēs apstāsimies pie Life Experience. Kas ir Life Experience? Life Experience ir kompānijas organizētie ceļojumi. Kompānija ir tur operators. Tātad Life Experience. Mēs to paskatīsimies, uz kurieni mēs varam izvēlēties. Life Experience praktiski ir pa visu pasauli, pa dažādiem kontinentiem. Tātad skatāmies, te ir Rumānija. Izsikula kā reiz tagad tūlītās 22. augusts. Izsikula tā ir Kirgīzija. Un patiesībā, ja mēs uz viņu paskatīsimies, kas šajā Kirgīzijas Life Experience ir iekšā, mēs varam. Tātad te ir 7 naktis, pilna ēdināšana, istabas uz jūru, sīvju, tenisa Mhm. korti, speciālie treniņi. Tas ir tas, kas šajā Life Experience ir iekļauts, tāpēc, ka Life Experience ir ļoti dažādi. Ir tādi, kuri ir jau ar programmām, ir tādi, kur ir tikai viesnīca, kur mēs paši varam darīt, ko mēs paši gribam. Bet šajā gadījumā šeit ir organizēts, tāpēc, ka viņš patiesībā ir mūsu komandas organizētais Life Experience. Un līdz ar to šeit ir gan treniņi, gan tur viss kaut kas, viņi tur viss forši ir izdomājuši. Un tā tad mēs paskatāmies vēl arī bildītes. Es neesmu bijusi Kirgīzijā. Kāds no jums ir bijis Kirgīzijā? Nē. Un Nē. kā jūs domājat, varbūt ir jau laiks aizbraukt uz Kirgīziju? Viņš tā. Es Jā, labprāt vienīgi, ieliku. Braucam jā, kopā. es esmu dzirdējis, ka tur tagad kā reiz ir foršais tas augļu laiks, ka tur esot kolosāli augļi. Tā kā kaut kad mēs noteikti arī aizbrauksim uz Kirgīziju. Tātad, nu skaidrs, tāds mums te ir šis life experience. Bet tagad, ko es gribu jums šeit parādīt? Tātad šeit skatāmies cena. Tātad vienai personai ir 589 eiro. Mēs atstāsim eiro vai dolārus? Eiro droši vien. Atstāj, atstāj eiro, tāpēc, kad es esmu salīdzinājis jau ar booking, un tad es vienkārši Eiro. varu pateikt. Tad rekurta cena ir 598. Un šeit parādās apply 300 lojalitātes punktus. Par lojalitātes punktiem principā ir, mēs izmantojam platformu, kompānija mums pretī dod šos lojalitātes punktus, un mēs viņus varam nomīnusot. Lojalitātes punkti ir 1 pret 1. Tātad, ja šeit ir 300 lojalitātes punkti, tas ir 300, te gan ir dolāri. Jā, šajā gadījumā $300 būs aptuveni eiro, nezinu, kaut kādi 280, varētu būt kaut kas tāds apmēram. Ja? Bet mēs viņus nomīnusojam nost, un tad cik mums sanāk šis life experience? Praktiski viņš sanāk kaut kur 300 eiro. Nu, Nu plus jā, mīnus Nepilni pa lielam, jā. 300, 298. Jā.
Nu, es izgāju viņai cauri šiem te life experienciem, paskatījos tas pats datums, tātad viena persona bookingā uz šo pašu laiku ir Kaut kur 1195 eiro vai tas ir un laika. pilnīgi nekas nav iekļauts. Tad mēs maksājam kaut kur ap kaut kādiem tur plus Gan mīnus 300. 300 eiro. Un mums ir, par tām ēdināšanām mēs taču neskatījāmies. Mums taču te vēl arī jāpieliek bija, kad mums ir visa programma šeit iekšā. Pilna ēdināšana, pilna programma. Nu, man liekas, ka tas ir kaut kas superīgi forši. Vismaz es tā domāju. Tagad paskatāmies, kas te mums vēl ir. Šos te life experience varam skatīties. Jebkurā kontinentā ir Ķīnā, ir Taizemē, ir Eiropā, ir Āfrikā, Visur. ir Amerikā, ir Amerikā, gan Ziemeļamerikā, gan Dienvidamerikā, gan Kanādā. Tad, principā, mēs pa visu pasauli varam šos te life experience sev atrast. Šeit ir Ķīna, Albānija, Grieķija, Katāra, Puertoriko. Puertoriko, vai paskatāmies Puertoriko? Principā tā ir Karību jūras. Nu, ap Karību jūru tas ir arī interesants tāds, droši vien, ka kādreiz tomēr mums arī uz to galu jāizbrauc. Paskatāmies, cik foršas cenas īstenībā skaties 683 eiro, mīnus 300 lojalitātes punkti. Tas ir kaut kādi 400 eiro sanāk, Ilgi. jā? Mm. Šis ir tas variants, kur vienkārši mēs braucam un katrs daram, ko gribam. Jā, te ir Kā? 10% atlaide arī golfa klubam. Ja kāds spēlē golfu, tad droši var braukt uz tejienu golfa laukumam. 10% ir spā pakalpojumiem. Nu, izskatās, Jā, ka te baigās bērniem arī būtu trūkas. interesanti. Jā. Ko jūs tagad apskatāt, čau, meitenes, es tikko Čau, pieslēdzos. mēs skatāmies Puertoriko. Tur ir lojalitātes punkti, kurus mēs veselu kaudzi varam norakstīt. Jā, piemēram, ja man tie lojalitātes punkti tiek dāvināti, Nu, jā, bet jā. man viņi tiek dāvināti, tas nozīmē, ka jebkurš šis te life experience man ir uz pusi lētāks nekā, piemēram, kaut vai pat tā, man pat par to cenu ir uz pusi Jā, lētāks. jo vakardien, kad skatījos to Agadiru, tad man arī sanāca, skatījos Bookingā to cenu. Viņiem, protams, tiem datumiem vairs viesnīcas numurs nebija pieejams, bet, nu, kā teikt, līdzīgs dienu skaits tai pašā viesnīcā bija, nu, milzīga atšķirība, jā. Pat neizmantojot lojalitātes punktus, man vienalga būtu, nu, izdevīgi nekā caur Bookingu to Agadiru ņemt. Vat, Jā. vat šis te Dubājas mums ir jāpaskatās. Tāpēc, ka šis te Dubājas, tas ir kaut kas fantastisks. Viņš maksā 597 eiro no cilvēka, bet paskatīsimies, kas mums šeit ir iekšā. Mums šeit ir iekšā Luks hotels, brokastis. Te mums ir tūre uz Abu Dabi, pilna diena, jau iekļauta ekskursija. Te mums ir VIP pārtī Mega, ar jā. vakariņām un atvērto bāru. Te mums ir VIP, beach club party. Šeit arī ir iekļauti ēdieni un dzērieni. Tieši tāpēc šeit ir tikai brokastis, tāpēc, ka te ir ļoti viss kaut kas piesātināta, tā programma, viņa vienkārši pilna. Es zinu to, ka šīs te jahtas VIP partija viens pats maksāja $200, bet noņemam nost tagad tos 200. Te ir vēl viens partija, kas arī apmēram tikpat daudz maksā, noņemam vēl to nost. Un tagad iedomājieties, Abu cik Dabi šitas tūre visas dienas garumā. Abu Dabi tūre visas dienas garumā. Praktiski sanāk, kad mēs šeit vispār uzturamies, es nezinu par kādu sviestmaizi. Mm. Jā, un varu pateikt Bookingā, ka izmaksas tikai par viesnīcu bija tā, ka tur ir 3 viesnīcas piedāvātas, tāpēc, kad viņi grib Dubajā uzņemt ļoti daudz klubu biedrus. Un ir tā, ka vidēji tātad 634 eiro ir tikai viesnīca. Tikai viesnīca. Wow.
Tas ir mums par šo te, bet uz Dubaju mēs noteikti arī dosimies, jo Nu, izstāsta iespaidīgi. Protams. Jā, forši istabiņas. jā, Smuki istabiņi. tie skati vienkārši. Zini kā, ir mums jāpieradinās, jāpieradina sevi pie. Oh, klausās. Nu, un pareiķinām, jā, cik maksā ēdiens un dzēriens, ka te vēl arī ir Pludmales kluba VIP ballīti iekļautu 5 stundas dzērienu un ēdienu, jā. Mm. Nu, saku, Jā, tās, tas ir vienkārši un priekš nenormāli Dubājas lēti. cenām, Nenormāli lēti. nu, es saku, Mm. tā ir reāli ar sviestmaizi. Jā. Dubaja noteikti mums arī atkārtosies, jo Dubaja šis jau trešo reizi atkārtojās. Tā kā par cik mēs braucam oktobrī uz Stambulu, un pēc tam es braucu uz Malagu, arī uz Life Experience, kurš ir šeit. Mēs brauksim ilgāku laiku. Šeit ir piemēram 5 dienas, 4 naktas. Mēs jau paņemam ilgāku, un mēs paņemsim, skatīsimies. Lai tur apkārtnē, tur ir kaut kādas foršas ekskursijas, kas ir nevis pašā Malagā, bet tur kaut kur apkārtnē, un kā reiz tad, lai varētu tās vietas apskatīt, mēs paliekam ilgāk, un tā kā tas jau nenozīmē, ka mēs aizbraucam tikai uz šo te vienu vietu, un tas ir kā kuram citam varbūt tās arī nemazam ilgāk nevar, viņam jābrauc strādāt vai vēl kaut kas dažādi, bet nu, ok. Tad, Nu, jā, Latvijas droši vien var kādreiz arī skatīties ar tām biļetēm, piemēram, lidmašīnas. Ja pasties, tu pēc 2 dienām tev atpakaļ ceļam, piemēram, biļete ir stipri lētāk, tad varbūt ir vērts, jā, tās vēl 2 dienas paņemt kaut kādu citu lētu viesnīcu un palikt vēl tās 2 dienas, jā, un Tieši tā, izbaudīt. tieši tā, tieši tā. Tieši tā. Starp citu, reku ir vidusjūras kruīzs. Es viņu kaut Kaut kā kad jau esmu skatām, jā. rādījis, bet es viņu vēlreiz parādīšu. Jā. Tāpēc, ka viņš ir arī vienkārši superīgs. Viņš tad ir 854 eiro no personas, kur var nomīnusot no 300 lojalitātes punktus. Tātad mīnus. Man nav kalkulators pie rokas, bet pats saprotiet, mīnus 300 lojalitātes. 554. 554. Mhm. Tātad mums šeit ir all inclusive, ieskaitot dzērienus. Te principā tās skaītas pēc izvēles, tur tās cenas arī nedaudz var mainīties, ja tur pēc izvēles, kādās tur kaītais dzīvojat. Bet skatāmies, cik te ir forši. Te ir sanāk 8 dienas, 7 naktis, un mēs braucam pa Barcelona, Marseļa, Ženēva, Roma, Napolis, Nepāla. jā, Nepāla, jā. Nepāla Jā, un vēl kaut kas ir, es nezinu, kas Kag tāds spēlē. Kagliar, Ka Sardīnīte vēl ir. Mm. Sardinija ir pa vidu, Vienkārši, jā. jā, vienkārši kolosāls maršruts. Jā, Marseļa. 7. dienā sanāk. Jā. Unlimited soft drinks, neierobežoti dzērieni, premium kaut kas tur, visādi tur tie visādi tur Espresso, vēl. cappuccino, hot chocolate, tēti, reku Ok, galus arī. jā, ok. Flavor Nu, Spain. lūk, tā tad, nu, ziniet, ar tiem kruīzēm ir tā, ka varbūt šis man būtu interesants, es nezinu. Bet tad, kad es biju kruīzā, kas bija Ēģipte, Jordānija, Saudārābija, es gaidīju to brīdi, kad es no kuģa varēšu tikt nost, jo es pieņēmu lēmumu, ka man kruīze nepatīk. bet es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem kruīze patīk. Tāpēc Mhm. vienreiz mūžā noteikti vajag aizbraukt, lai saprastu, vai tas ir jūsu vai tas nav jūsu. Mm. Ja? Nu, parādi Citiem Agrita patīk. Marakešu. Es Jā. īstenībā gribu laikam uz Marakešu. Okay. Malaga tā ir, Marakeša tā liek ir atpakaļ. tā Meksikā, Malaizija, starp citu Malaizija arī baigi forši sanāk 768 eiro mīnus 400 lojalitātes punkti. Nu, super. Marakeša ir Nē, izpirkta. Nē, nu, izpirkta, viņa tikko vēl nebija izpirkta. Mēs šo skatījāmies, vēl nebija izpirkta. Inga, tas ir tas, ko es teicu. Marakeša taču nebija izpirkta. Mēs 2 dienas atpakaļ skatījāmies.
Divas dienas atpakaļ mēs skatījāmies. All inclusive, Jā, te ir tur viss transfers arī iekļauts. no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ. Ok, bet es saku vēlreiz, ka tas nenozīmē, ka viņš neatkārtosies, jo, ja cilvēkiem patīk, tad viņi Nu jā. atkārto. Ja. Mm. 512 eiro mīnus 300 lojalitātes punkti. Cik viņš jums maksā? 212. 212. Un ziniet, cik tas ir bookingā? Nu. 1000 un Marakeša pāri. bookingā ir 2447. Wow! Diviem, jā. Ir Mēs lejā. sagadījām, tu tā singā. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Buk nav. Vēl ir, bet Vēl rīt ir. var nebūt. Bet rīt Jā. var nebūt. Jā. Tā, Būs Rīta atkal brauksim skaties. uz Agadirу, tad braucam mēs. Man jau tāds mērķis ir, tikai nebija tik ātri vēl, bet mērķis man ir, jā. Nu, vat tad jādomā. Zini, kā vienam cilvēkam ir jānobuko, un otrs var nomaksāt līdz 20. septembrim. Jā. Ja, oktobrim. Oktobrim, jā. Jā. All inclusive, 5 naitis, naitis naktis. Jā, tad šeit arī viņš sanāk, kad jūs darat, ko gribat. Te it kā nav tā programma iekšā, bet es domāju, ka baigs Bet es mums. jau skatījos, ūdens jūrā varbūt pat 20 grādi vēl. Temperatūra varbūt baigi vēl forša uz 24, 25 grādi novembrī, tā kā baigi forša vasariņu. Vēl patīkama vasara. Nē, novembrī ūdens Varbūt jau tik karsts. ātri neatdzest. Nē, es Novembrī. saku, es skatījos internetā, ko viņi saka, kāds novembrī tur, jo tur jau ir, tas ir tas krasts, tur jau ir okeāns. Jā. Mhm. Tā kā tā temperatūra ir, nu, bet, nu, saka, ja forši saulītē sasils, tad, kā teikt, iemērcēties ļoti labi. Nē, nu salīdzinot ar mūsu vasaru, tad jau tur būs ļoti labi. Mm. Nē, nu Ok, viņš varbūt arī 19, tur 18 grādi, bet, nu, tas stili ir ok. nu tad kā jūs tur sadomājāt? Ņemsiet? Padomāsim. Žēl, ka es to Malagu esmu nogulējusi senāk. Jā, nu, es saku, es ar nogurēju Jūs pašas Malagu. vainīgas. Es jums 3 dienas klādzināju, pērkat, 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 pērkat. Un kamēr domāju, tikmēr jau citi Jā, izpirkuši, jau viņi jā. nedomāja. Tu arī nogulēji, Inga, ja? Nu, jā, nu, Tomēr. jā, es Mums nogurēju. sveicieni no Dmitrija Saldaģenko. Kā kuvās viesela? Tā, tagad skatāmies tālāk, kas mums tur ir. Tad ejam tālāk uz priekšu. Tālāk mums ir Punta Kāna, mums ir Meka, Strasbūrā, mums ir Ziemassvētki. Ja kādam patīk, bet īstenībā tas ir laikam senākais Ziemassvētku tirdziņš. Jā, Jā, Tas tas ir Strasbūras diezgan. tirdziņš. Un, vēsturiski jā. nu, tiem, kuriem patīk ziema, es tajā laikā noteikti būšu Eģiptē, droši var doties decembrī uz Strasbūru, uz šo te Ziemassvētku tirdziņu. Skatāmies, 4 kas tur dienas tikai jums 300. interesē īstenībā tas Ziemassvētku, tas Es viņu jau pasākums. izskatīju kaut kad. Es Nu, jau var viņu apskatīt. izskatīju. Es neesmu apskatījis, varam uzmest acis, kas tur ir. Bet tas sanāk, jā, noņemot lojalitātes punktus, tie ir kaut kā 340. Tad Nu, tur ir brokastis iekļautas, tur ir Bataromas sarkanais aplis arī iekļauts. jūs esat tāds. Tūlīt izlasīsim. Izskatās glauni. Un Wow. tāda ziemīga. Okay. Nē, nu, ir neslikti aizbraukt tā uz Ziemassvētkiem tādā pačilot. Tā, kas mums te ir, tā ir otrajā dienā piedāvā. Sāciet savu rītu ar gardām rokastīm viesnīcā un pēc tam sagatavojieties īpašai iekļautai aktivitātei Bataromas sarkanajam maršrutam. Šī gleznainā laiva ekskursija vedīs jūs par Iļjas upi, no kuras paveras panorāmas skats uz Strasbūras ikoniskajām apskats objektiem, sākot no majestātiskām katedrālēm līdz burvīgajām mazās Francijas Koko karkasa mājām. Forši. Izklausās Bet tur labi. izskatās, ka tur nemaz nebūs tas sniegs. Nu, varbūt viņiem tie laikapstākļi nav tādi, nu, varbūt kaut kāds sniedziņš. Man liekas, ka baltās tur arī var svārstības. nebūt sniegs. Nu, Redzēt, var tur arī nebūt, nav nu, jā, sniegs. jā, loģiski, ka tur var nebūt sniegs. Bet vispār jau smuki tā, ne? Nu, jā, jā.
O, Jā. smuka tā celtne. Nu, tā kā tādā pasakā, nu jā. Mhm. Tas mājas jau Nu vispār jā, saka arhitektūra tur ir. O, reku Jā, skaisti. tas Nu, arī ir tas, tas. tas ir tas, jā. Jā. Mhm. Bataramas sarkanā terase. Nu jā, tur Ziemassvētkos viss ar lampiņām, gaismiņām izdekorēts. Viss jau tur noteikti ļoti, ļoti skaisti. nu jā, Jā, droši vien tad Kur grib tā ķert tad mums Ziemassvētku tas. noskaņas, tad tā, jā. jā, Dana raksta, tur pēc svētku noskaņas jābrauc. Tieši tā. Sniega gan nebūs, bet noskaņa būs. Jā. Labi, tālāk. Orlando un Monreāli tur jau arī ir ziema. Orlando nē, bet Monreāli tur arī ir sanāk, kad viņš ir janvārī. Nu, Nu, tur tur arī būs vajadzētu būt kaut kā. ziemīgais. Jā, jā. Tur arī viss būs ziemīgais. Tad mums ir Roma. Uh, kas tas tāds? Kartāga. Kolumbija, No Kolumbijas. Budapešta, Havaju salas. Kas Jūtas uz mums tur ir? Havaju salām. Tur vajadzētu būt silti. Martā. Jā, bet te īstenībā beig lētie, kas ir 598 eiro mīnus 350 lojalitātes Jā, punkti. Tas jā, ir super. jā. Nu, man liekas, ka Havaju salās jau visu laiku ir silti. Tur jau nemaz nemēdz būt augsti. Vai ne? Jā. Tur ir tā kā man foniņā. Tur ir palmeņas, tur ir zilais foršais ūdenīts. Nu, vai paskatāmies. Bet Havaju bija izpirkt. Jā, es uz viņu skatījos. Oh, jā. Nu, jā, Nē, jāmeklē nu ir tas jau uz otrs Havajām bukings. baigi bieži ir. Uz Havajām ir Mhm. baigi bieži. Es esmu, tā kā mēs arī pirms 5 gadiem baigi bieži uz Havajām bija. Nu, tad man jāvaktē, ka viņi atkal paziņos. Nu, bet vispār jau baigi forši tur kalni kaut kur tādi baigi un ūdentiņš, jūriņa vai bāc, cik skaisti. Jā, pasties, kas pa kalnu tur fonā. Oi, nu smuki. Smuki. Jā, Silti. mūsu mērķis ir izceļot visu pasauli pakāpeniski. Un Protams. braukt tieši uz tām vietām, kur mēs neesam bijuši. Nu Nevis jā, tur, kur mēs esam bijuši, bet tur, kur mēs neesam bijuši. un Un šeit palmiņa. ir tas piedāvājums, kur mēs varam O, šī vienkārši. bildīt. Vai. Īstā. Jā, nu, te mēs arī aizbrauksim. Kankūna, Tunisija, pagaidi, Tunisija. Tunisijas skatīju. Tunisijas vēl skatīju, jā, martā. Bet Tunisija klausies Nu 299 eiro, jā, mīnus 150. To jau tāds punkts Oigo. eiro. Nu, nu es sāku pa sviestmaizi. Es tas jau, bet Tunisiju. Tunisija točnu mums vajadzētu Jā, paņemt. martā. Nu, viņa vēl ir, un mēs viņu varam paņemt. Jā. Jo marts vēl noteikti ir pieejams. Buku nav, viņš ir pieejams. Nu, tad neguļam, pērkam, nu, bāc. Zini, cik viņš mums maksā? Bet šis točni jāņem ciet. Nu jā, nu. Viņš mums maksā 150, cik? jā, 149. Nu, Jā, reķini, ka tie 150. lojalitātes punkti Nu dolāros. jā, Nu jā, tur jāpārvērš nu jā. uz dolāriem, bet nu pa lielam. Tāpēc es arī gribēju ņemt, lai ir dolāri, tad ir savādāk, es te nevaru pārvērst tā uzreiz. Mm. Ok, nu, bet dodamies, labi, paskatāmies. Var šitā paskatīties, var bildīties, paskatīties. Nu skaisti. Un saka, galvenais palma un jūra vai okeāns. Man Un ir tieši tas silts. pats, man ir Un palmas un silts. ūdeni. Un silts. Un Saule. silts, jā. Un martā Martā Latvijā šeit terš. noteikti ir silts. Jā, jā. Martā te noteikti ir silts. Martā Latvijā vēl galīgi nav forši un kā reiz vajag siltu un Tātad te sauli. arī ir all-inclusive transferi iekļauti, bet programmu šeit nav. Un te ir vienkārši čiliņš, jā, saulīt Jā, baigi. te ir Vitamīnus tas, ko ņem. gribam, to daram. Bet, nu, Nē, nu gan jau noteikti ir arī kaut kur, kur var aizbraukt ekskursijās, kaut ko apskatīt. Tunisijā jau arī tur saka tā visa kultūra un kaut kādi Protams. tirgi un un droši vien, kad arī vēl var paķert kādu dienu klāt. jā. Nav starp citu meitenes iegāju Havaji Jā. Mhm. 1000 ar kapeikām. Tā Pēkšņi. viesnīca, vai ne? 1252, jā. Jā.
Nu, tā kā jā, mīlīši tie, kas jūs skatāties un esat kopā ar mums šovakar, esat dzirdējuši, kādi ir šie te cenu salīdzinājumi. Nu, padomājiet 3 reizes. Precīzāk teikšu, padomājiet vienreiz. Pievienojieties šim te klubam, un jūs esat ieguvējis, kā jau es pa dienu teicu. Kāpēc maksāt vienreiz pa vienu, ja jūs varat kļūt par mūsu klubu biedru un braucat ar to savu summu vismaz 4 reizes? Tieši tā, jā. Tieši Bet tā, jā. tur jau vēl ir tāds moments, ka jūs maksājat vienu summu, bet jums atpakaļ skaita 2 reizes vairāk lojalitātes punktos. Jā, Tieši tas tas labākais jūs variants. zināt. Man tas vislabāk patīk, es viņu arī izmantoju. Jā, tad vispār sanāk, ka te nenormāli izdevīgi priekš tiem, kuri grib apbraukt pasauli un redzēt tās vietas, kuras vēl nav šarmēl šeit, to jau visi ir redzējuši. Bet tāpat Bet viņai arī baigi tur laba var cena ir. ietaupīt. Bet viņai Bet arī baigi tur laba Cena var cena ļoti ir. laba. Viņai ir reāli laba cena, un es tieši uz to cenu skatos. Tā kā arī es nezinu, kas te ir iekšā. Nu, katrā gadījumā parasti tur all inclusives noteikti. All inclusive, ten jā, Jā, jā. te tad caurmērā tikai viesnīca ar all inclusive, jā, ok, Un vēl skaidrs. Nu, 450 šarmu es varu lietotās nerādīt, to, punktu. man liekas, tas ir tāds maršruts, kur Eģipta un Turcija, tur jau lielāko daļu arī mūsējie brauc. Mums interesē tieši tie galamērķi, uz kuriem mēs nebraucam, jo mēs domājam, ka drīkst tikai braukt uz Turciju un Eģipti. Nu, un vasarā Mhm. kaut kur tepat pa Eiropu, kaut kur tuvumā. Jā, bet drīkst braukt visur, un vajag braukt visur, un Tagad vajag. jau tas daudzi turisti ļoti slavē Vietnamu. Jā, ka Vietnama ir tagad jauns atklājums turistiem, kolosāls cenas, bet nu, ar paradīze. Mhm. Nu, ieņemsim arī Vietnamu pamazām. Ir. Tā. Tātad te ir Kankūna, ir Reikjavika. Reikjavikā tur ir tās ziemeņa blāzmas, un īsnībā es skatos, ka tas Reikjavikas Laipiks Priens baigi populārs bija, ka baigi daudz uz viņu biju tieši uz to Reikjaviku bija, cik es skatījos Mhm. Reikjaviku, visus to Reikjaviku bija sapirkušies. Es Islandē esmu bijusi, nu man personīgi patīk siltās zemes. Mm. Tā kā, jā, bet tur ir ļoti skaisti tie kalni un daba. Viss tā ir baigi forši, bet man vajag sauli, palmas, jūru. Jā, Nu, tā, un tad kas tad tāds ir norkelēšana. vēl viens? Kas šis tāds ir Waves and Wheels? Es nezinu, kas tāds ir. Portugālē. Portugāla, Tas, jā, Portugāla tā ir. kas Sandijai patika, kur viņa, Tā ir tā foršā Portugāla, bet jā, patiesībā viņa kur ir ar reāli riteņiem, forša. kur ar sērfošana, jogas nodarbības, kas vēl tur bija. Tur Un visādas aktivitātes. viņš ir pieejams, meitenes, viņš ir pieejams. Jā, Bet uz Portugāli mēs arī varam aizbraukt. Tas ir ai, jā, jūnijā. Portugālē cik karsts ir jūnijā? Vai ne? Jūnijā Portugālē, nezinu. Man Man liekas, ka liekas, normāli. Portugāla nav no tām Te bija kas, karstajām. tad te bija programma iekšā. Jā, Te ir sērfošanas, jā, sērfošana, te ir riteņbraukšana. riteņiem pa pilsētu braukšana, te ir jogas sesija, te ir pēc būtības tā programma, vot, saistoša, viņa ir tāda aktivitātes, Mm. tādas vairāk uz aktivitātēm balstīts. Iedomājies, ar treneri sērfot, vot iemācīties kaut vai, ja? Mm. Jo tev treneris Kolosāli. jau pa lielam pašam, nu, tev būtu jāmaksā par viņu šeit, tev tas ir cenā iekļauts. Jā, jā. Visas tās riteņu braukšanas arī tās riteņas jau mums būtu noma jāmaksā par to. Šeit tas ir cenā iekļauts. Mm. Jogas sesija, nu, kurš tev pa brīvu viņu dos, tas viss ir cenā iekļauts. Tā kā šis Jā, arī, un noņem arī, lojalitātes punktus, un arī cena ir sakļu baigi labā. šis arī ir vērts, uzmanības vērts. Mm. Un skaisti. Aktīviem cilvēkiem, kuriem negribas vienkārši sēdēt pie baseina visu dienu, tas ir tādiem jāvat, kas grib kustēties kolosāli. Jā, ritenīši stāv. Mm. Un forši. Jā, nu super. Šis ir labs. Jā, kurš no jums ir sērfojis?
Nē. Es gandrīz aizbraucu uz Maroku arī uz sērfošanas nometni, bet, tā kā ceļojums, kur bija sērfošana, un man pārvilinājusi citu ceļojumu, es tā arī neaizbraucu. Man vēl joprojām tas ir palicis, ka es gribu to sērfošanu pamēģināt. Nu, ja tev ar treneri kopā Jā. būtu baigi labi. Jā, nu jā, skaidrs. Tā. Tātad Life Experience ir šie te kompānijas organizētie pasākumi, kur ir ļoti izdevīgi. Un kā reizes jau saku, ja mēs gribam redzēt tās pasaules vietas, kur mēs parasti nebraucam, tad šeit ir vienkārši fantastiski piedāvājumi. Mm. Un vēl kas ir forši, ka mēs šeit esam klubā. Piemēram, ja mēs tagad brauksim, mēs jau esam savs bariņš, un mums ir vienam ar otru jau interesanti. Jā, un ļoti daudziem, piemēram, ir cilvēki, kurus jau meklē ceļa biedru. Nākat šeit, jūs atradīsiet vissuperīgākos ceļa biedrus, jā, visforšāko kompāniju. Un varēsiet braukt pa visu pasauli un priecāties un redzēt vispār, kas te gal galā notiek uz šīs te zemītes, nevis tikai tos ierastos maršrutus un lāst minūtes uz Ēģiptu un Turciju. Jo šeit jau patiešām vēl ir arī vēl viena iespēja, kā kompānija ir paredzējusi to, ka šeit var ceļot jebkurš, arī tas, kuram šīs te naudiņas pietrūks, tāpēc, ka ceļošana ir pietiekoši dārga, un jūs varat šeit to naudiņu nopelnīt. Un te nav nekāds briesmīgi lielais darbs jāizdara, lai jūs varētu atļauties ceļot bez, nu, nevis bez maksas tas nesanāk. Viņš sanāk, kad vienkārši jūs būsiet nopelnījis to naudiņu, par kur jūs pats varēsiet ceļot. Tas ir tā kā bez mazai papildus, jums ir tā kā tāds konts jūsu ceļojumiem, vai tas nav forši? Jūs vienkārši paralēli, bez mazliet tā kā hobija līmenī paņemat, jā, sev, jums ir ceļojumi, tā tad rekur tāds, nezinu, var teikt aizraušanās, ar kur jūs vēl papildus nodarbojaties, par kur jūs saņemat naudiņu, un jūs varat ceļot uz savu nopelnīto naudiņu, vai tas nav forši? Es domāju, ka tas ir super forši. Jā, tas tā Tā ir. kā iespēja ceļot ir visiem, un iespēja redzēt pasauli ir visiem. Un, ja kāds saka, es neceļoju, tad tur ir tikai divi iemesli, kāpēc viņš neceļo. Pirmais iemesls ir viņam, nu, principā viens. Jo nevar būt tā, ka viņam vispār nav laika. Nu, nevar tā būt, ka vispār nav laika. Un otrs iemesls parasti visbiežāk ir, ka nav naudas. Ja, un tad viņš saka, es neceļoju. Es neceļoju, man neinteresē. Viņš tā arī saka, ka viņam neinteresē, jo viņš varbūt vēl nav dzirdējis par šo te platformu, kad arī viņš var ceļot. Un arī viņam vajag ceļot. Viņš drīkst. Tā kā viss ir mūsu galvās, visi ierobežojumi, liegumi ir mūsu galvās, tie vienkārši ir jāņem nost. Jo, ja jūs staigāsiet ar šiem te saviem ierobežojumiem un liegumiem, nu tad es nezinu, ja jums tā patīk, varat turpināt. Mēs esam tie, kas to mainām. Jūs, meitenes, gribat kaut ko pateikt? Es iešu nost tagad stopšērus, lai mēs varam parunāties. Nu, es domāju, ka šāda te saucamā ekskursija par Travel Advantage platformu mums ir jātaisa biežāk un biežāk, Mēs jo varam cilvēki nākošu svētdienu ienākt parādīt kluba kaut vai piedāvājums. viesnīcas, jā, vai nav Jā. kaut ko, Jā, jo, vai viesnīca vai kluba piedāvājums, jā. Jā, jā. jā, kad cilvēkiem ir jāatver acis vienalga, cik maciņā tev ir naudas. Es zinu to, ka katram cilvēkam patīk ietaupīt. Un mēs tāpēc esam šeit, kluba biedri, lai iepazīstinātu Travel Advantage platformu, kas ir vēl bagātāka nekā Booking, Expedia un visādi citādas platformas. Ja Bookingā jūs rezervējat savu galamērķi un jūs samaksājat X summu, tad ticiet man, šeit jūs varat aizbraukt 2, 3 un pat 4 reizes par to pašu summu, ko jūs esat gatavi atdot Bookingam. Padomājiet par to. Jūs varat rakstīt jebkurai meitenei, kad jums varbūt kaut kas interesē vairāk. Šis klubs, kas saucās NWR Life, ir jau ar savu stāžu.
13 gadi. Klubs sev ir pierādījis, un šis klubs dod arī iespēju cilvēkiem, kas meklē papildus ienākumus, šeit nopelnīt. Kā? Nekas nav jāpērk, nekas nav jāpārdod. Vienkārši dalies ar šo te platformu, un jums ir iespēja par to saņemt naudu. Patiesībā šis klubs ir revolūcija turisma industrijā. Viņi agrāk vai vēlāk saprotiet, kas notiek. Cilvēki pārmaksā nevajadzīgu naudu, atdod vienkārši nevajadzīgu naudu. Vienalga, tas ir bookings vai vienalga, kā šīs platformas sauc, tāpēc, ka kādā veidā notiek šīs tradicionālais tirdzniecības veids. Tā tad ir šī viesnīca, principā ir vairiem tirdzniecības platformu, no kuriem tātad jau bookings ir pārpircējs. Tālāk, ko viņš dara? Viņš uzliek savu peļņu. Tur ir iekļauti iekšā visi mārketinga izdevumi, visas drausmīgi dārgās reklāmas, kuras ir piebāztas, pilns internets. Un par to maksā klients. Priekš kam klientam būtu jāmaksā nevajadzīga nauda par, piemēram, booking peļņu vai par reklāmas šitiem te visiem rullīšiem? Priekš kam? Ja mēs varam pastāstīt par to, ka mēs varam ceļot lētāk bez šīm te visām reklāmām, un tad mums ir, principā, kompānija arī uzliek savu peļņu. Viņi savādāk nevar strādāt, jo viņi ir legāli strādā, viņi maksā nodokļus. Līdz ar to viņai arī ir jāuzliek šis te uzcenojums virsū, bet viņai viņš ir ļoti niecīgs. Viņš ir stipri mazāks nekā salīdzinoši citām platformām, un līdz ar to vienkārši nāksim un jums stāstīsim biežāk, jo es zinu, ka ar pirmo reizi var neaiziet, ar pirmo reizi var likties baigi forši izklausās, nevar būt taisnība. Paņemiet vienkārši un aizbrauciet un pārbaudiet. Un tad jums visas šaubas izgaisīs. Jo mēs, piemēram, ar Ingu esam vairāk kārtīgi jau braukušas, jau pirms 5 gadiem, un tagad mēs turpinām. Un mēs, principā, tagad tikai sāksim tūlītās ar septembri, kā sāksim tā vienā laidā vienkārši. Tur būs Malagas un Spānijas un Turcijas un Portugāles un Meksikas un Agadīras. Ne, Meksika tur vēl nebūs, Meksika būs kaut kad pēc tam. Bet, nu, viss, kas mums šeit ir tuvumā, mēs viņu visu paņemsim. Un cilvēki, kas ir dzirdējuši varbūt par visādiem nostāstiem, kad jā, ir ceļojuma klubi, kurā mēs naudu daudz pazaudējam, mums ir tikai viens noteikums. Esi lojāls šim klubam 12 mēnešus un izceļo visus savus uzkrātos punktus. Ja tu vēlies saki ar Dievu šim klubam un stājies ārā, bet šeit naudu nav iespējams pazaudēt, ja tu domā racionāli un klausi to, ko tev stāsta kluba biedri. Nevis no malas kāds cits. Jā. Kurš vispār nav klubā un vispār par klubu neko nezina. Jā, tā Ja ir. jūs gribat zināt par klubu, prasiet tiem, kas ir klubā. Neprasiet tiem, kas ir kaut kur malā. Un neprasiet arī tiem, kas bija pirms 5 gadiem. Klubs ir totāli izmainījies. Jo pirms 5 gadiem šī te iespēja, ka mēs varam šo te 100% izmantot, lojalitātes punkts nebija. Šī iespēja ir tagad. Klubs ir ļoti attīstījies un izaudzis. Un pat pandēmijas laikam izgājis cauri un izturējis. Tas arī ir ļoti liels rādītājs. Es domāju, ka ceļot grib visi, tāpēc nav ko daudz domāt. Dodamies savā ceļojumā. Jā. Super, paldies. Un Super, satiekamies vai pasaules skaistākajos kurortos. Jā, Tikamies pēc nedēļas, parādīsim jums kaut ko vēl no platformas. jā. Jā. Labi. Forši, Jā. paldies. Tā. Paldies.